11. maijā starptautiskā projekta Jaunieši par demokrātiju ietveros aptuveni 40 skolēni Rīgas 13. vidusskolā piedalījās diskusijā Jauniešu līderība. Tās mērķis bija informēt jauniešus par iespējām, ko sniedz iesaistīšanās dažādās Latvijas organizācijās un projektos, un paskaidrot, kā līdzdalība tajās palīdz pilnveidot personību un veidot tālāko karjeru. Ļoti īsā laika jāsaka gan, bet izstrādāt savu projekta ideju. Tā skeptiski paskatīties uz tām problēmām, kas ir, uz to, ko viņi grib darīt, un faktiski uzlikt to uz papīra. Un pie reizes uzzināt kaut ko jaunu par programmu jaunu darbībā, par to, ko Rīgas pašvaldība viņiem piedāvā. Faktiski neformāla izglītība vistīrākā veidā. Pasākuma pirmajā daļā jauniešiem stāstīja par līdzdalības iespējām dažādās organizācijās, kā arī par ieguvumiem tajās. Tika uzsvērts, ka aktīva līdzdarbošanās sekmē arī personības izaugsmu un ir lieliska metode, kā izveidot kontaktus tālākai karjerai. Jauniešiem tika stāstīts arī par iespējām darboties dažādās starptautiskajās organizācijās, neformālās izglītības jomā. Tika norādīti arī vairāki internetu portāli, kur atrast vajadzīgo informāciju par interesējošām līdzdalības iespējām. Es uzzināju par šādiem projektiem, jo es pirms tam daudz par tiem nezināju. Un varbūt arī paskatīšos internetu. Man patīk, ka ir arī interneta lapuse, kur var apskatīties visu informāciju. Paši jaunieši atzīst, ka bija noderīgi uzzināt, kā iesaistīties dažādos projektos, un cer šo iespēju izmantot arī nākotnē. Apmācības programma saistītās ar valodu apmācīšanos, jo man tā ir ļoti interesanti. Diskusijas otrajā daļā jauniešiem tika piedāvāta iespēja darboties grupās un izveidot projektu pieteikumus, kurus pēc tam vērtēja žūrija un apbalvoja labākos. Jaunieši aktīvi strādāja un izveidoja vairākas interesantas idejas, taču pirmo vietu ieguva skolēnu grupiņa, kas izstrādāja projektu pieteikumu par tehnoloģiju pētīšanu. Eksperti jauniešu idejas vērtēja pozitīvi. Idejas visnotaļ bija oriģināls, bija arī ambiciozs, es pat atļaušos teikt, jo tiešām tas liecina par to, ka jaunieši ir gatavi uzņemties kaut ko un ir uzņēmīgi, un tas ir tikai pozitīvs rādītājs. Protams, ka ja mēs to sākam domāt, kā piemērot projektam, tad tur jau nedaudz ir jāatkāpjas, jo arī projektā jau var reizēm redzēt, ka tik liels ambīcijas izdoties īstenot var neizdoties, taču ja mēs piestrādājam, tad var arī sasniegt augstāko iespējamo virsotni jebkurā projektā. Jaunieši stāsta, ka pasākums bijis noderīgs, jo viņi uzzinājuši daudz jaunu. Vislabāk skolēniem patikusi iespēja izstrādāt projektu pieteikumus, jo tā viņi varēja savas idejas parādīt arī citiem. Mums bija projekts par cilvēku maiņu starp dažādiem valstīm, lai uzzinātu tās valsts kultūru un pārežas un to visu. Gan eksperti, gan jaunieši atzīst, ka diskusija bijusi noderīga un ka līdzīgas pasākums vajadzētu rīkot biežāk. Es domāju, ka auditorija mazliet bija pārsteigta un bija pārsteigta diezgan ilgu brīdi, tāpēc, kad es domāju, ka priekš viņiem tas nebija pierast, ka kāds ar viņiem diskutē un jautā viņu viedokli. Jo tas, es domāju, ir ļoti tāds šoks viņiem, jo skolās parasti jau tev liek klusēt un tikai runāt tad, kad tev atļauj. Un šeit bija mazliet otrādi, kad it kā bija atļauts uzreiz, un tad bija tā sistēmas maiņa, un tas, man liekas, ka viņus mazliet šokēja un pārsteidz, un līdz ar to viņi bija tādi ļoti, kā var teikt, kas sauc par stīvajiem kaķīšiem. Jā, bet es domāju, ka tas ir process, kad cilvēki pieradīs, kad drīkst jautāt, drīkst runāt, un tas ir laika jautājums, kad viņi paliks drosmīgāk un to darīs. Līva Romane, Kuntī Berzīnska, projektam Jaunieši par demokrātiju.